Tiek lēsts, ka ikdienu pozitīvas festivālā pabija ap 30 000 apmeklētāju, bet diezin vai var saskaitīt, cik plastmasas glāžu kopumā izlietoja festivāla laikā. 5000 no tām izdevās savākt biedrības Aka Latvija aktīvistiem. Mēs tā kā bijām 4 cilvēki, mēs gan atpūtāmies, gan arī lasījām glāzītes. Būtībā tādā veidā izklaidējāmies. Un kā tā doma bija lasot tagad glāzītes un kas no viņām varētu tapt? Respektīvi, tā sāpe, kas mums bija tajā, ka šīs glāzītes Latvijā nepārstrādā. Mums likās tīri forši būtu, ja varētu tomēr ko izdarīt ar viņām. Piešķirt kā otro elpu, otro dzīvi, un tas, ko mēs izdomājām, bija instalācija. Instalācija tapa, baigi foršā vietā, mums palīdzēja garām ejošie cilvēki. Tas notika dienas laikā, spīdēja saulīte, bija dzīvā mūzika un bija kaut 50 iesaistītas personas. Jā. Bet, diemžēl, instalācijai bija īsmūša viena diennakts, jo novada komunālās saimniecības vīri no rīta sakopjot pilsētu bija citās domās par šīs instalācijas nozīmību nekā paši autori. Diemžēl novāc, ja, bet es paspēju uzfilmēt, tā kā viss kārtībā. Materiāls ir un videoklips arī jau ir gatavs. Viņai bija īsmūšs, jo, kā mēs zinām, 3 samazinātas lietas, ko mēs ievērojam. Pirmā lieta – Salacgrīva tiešām zaļākais novads. Nekas liekas nekur nestāv pārāk ilgi. Otra lieta – cilvēki bija atraktīvi, aktīvi un interesējās. Viņiem patika tas, ko mēs darām, viņiem patika iesaistīties, viņiem patika ideja. Puiši stāst, ka viņa doma ir pievērst sabiedrības un, protams, arī savu vienaudžu uzmanību vides problēmām. Arī tam, ka šāda viena pozitīvas festivālā izlietot glāzi var tikt pārstrādāt un nepapildināt jau tā lielos atkritumu kalnus. Man tas tā ir diezgan pašsaprotam. Tas ir tāpēc, ka pirmkārt mums nevajadzētu piemēslot, jo piemēram, vēl vakar runājām ar puišiem, bija mums palīdzēja turpat arī taisīt, un viņi arī minēja šo pašu faktu, kaut vai elementāri tādu lietu, kas būs, ja nevāks. Viņi tur sāk krāsies, ja, un kurš pēc tam gribēs, piemēram, kaut vai to pašu pozitīvus iet, ja viņš tur, piemēram, kaut vai mēs turpat pozitīvusā izmest visas tās nevest, piemēram, uz getliņiem, ja. Vai arī, ko tad darīt? Negribētu tikšos tusēties. Arī Ludzā šobrīd paralēli jaunieši vāc glāzītes un arī pudeles plosta veidošanai, ar kuru mēs brauksim uz Rīgas regati 16. augustā. Un vēl viena lieta, ko mēs baigi forši darām. Ludzā ir baigi foršā omīte, kura veido no plasmasas maisiņiem, maizes iepakojumiem paklājiņus. Piemēram, lūk te. Tas ir iepirkuma maisiņi? Jā, lūk te. Pat cenu zīme saglabāsies virsū. Faktiski tas, ko mēs vēlamies izdarīt, tā ir tā otrā elpa, ko mēs cenšamies bīdīt un piedāvāt māksliniecisku variantu. Un kādā veidā varētu baudīt vēl ilgāk šo materiālu. Atlikušās 2000 glāzes arī šonadēļ aizceļoja pārstrādei. Tā viņi mums solījuši, un tā mēs arī centīsimies darīt. Ja katrs no mums varētu veltīt 5 sekundes laika un izmazgāt savu glāzīti, savu ēdiena iepakojumu, lai varētu viņu izmest iekšā tam parastā vietā, un lai pasaule būtu tīrāka, Latvija būtu zaļāka. Bet puišiem padomā jau citas vides akcijas, un par savas instalācijas īso mūžu arī liela satraukuma nav, jo būtībā jau Salacgrīvas komunālais dienests tikai pierādīja, ka savu darbu veic apzinīgi.